Labvakar, mazais draudziņ. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par 3 draugiem Niedrā ezerā. Bija pienācis kārtējais, skaistais, saulainais rīts Niedrā ezerā. Un Lapsa ar Vilku un Sasku bija ļoti priecīgi, jo vakardien bija ieguvuši godalgotās vietas deju sacensībās. Un tikuši uz nākamo kārtu Rīgas pilsētā. Viņiem bija jāpiedalās septembra beigās, nākamajā kārtā. Un tad viņi nolēma, ka viņi šo lietu attīstīs un vēlās patrenēties vairāk. Tad viņi izdomāja, ka viņi trenēsies katru dienu. Viņi sāka dejot brazīļu dejas no rīta ar Vilku vēl pirms brokastīm. Viņi uzlika telefonā sambas ritmus un saprata, ka telefons ir pa klusu. Ja viņi aizdejo līdz ezera laipai, tad viņi nemaz nedzird, kas notiek. Ja vēl Sasks skaļi no rīta peldās, kā viņš mēdz darīties, ja viņš bija plānojis norūdīties līdz ziemai un arī ziemā peldēties, lai neslimot ar iesnām. Viņi vispār nedzird telefonu, ja Sasks tur plunkšķinās. Bet kopā viņiem patika dzīvot, un viņi nolēma, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kāds skaņas pastiprinātājs. Tad viņi padomāja, strādāt diemžēl viņi negrib, un viņi ir milzīgi palaidņi un nesmuki dara, un viņi izdomāja, ka viņiem ir jānozog kāda tumba. Tā viņi apskatījās smiltenes sortimentā internetā, kas ir pieejams, un nolēma doties uz smiltenes eliķārāko elektropreču veikalu Elektronams. Tā viņi izspiegoja, nopētīja, kur ir labākā tumba, un viņiem bija jāizplāno plāns, kā Elektronamam nozagt tumbu, jo palaidņi strādāt negribēja, un viņi bija gatavi riskēt, ierīci nozogot. Viņi paņēma, uzvilka savas kamuflāžas drēbes, atrada vienu vecu ledusskapi un devās pie attapīgajiem Elektronama pārdevējiem ar ledusskapi. Viņi bija ledusskapi ielikuši savā kvadrciklā piekabītē, un pašā leduskapī viņi bija ielikuši iekšā Sasku. Viņi aizbrauca uz veikalu, ienes iekšā leduskapi un teica, ka tas neejot. Attapīgie Elektronama pārdevēji prasīja, bet kur jums ir pirkuma dokumenti, mīļie draugi? Un tad Lapsa, kā liela viltniece, viņa, protams, bija uzvilkusi vienas no savām smalkākajām augstpapēžu kurpēm uz tādu mahināciju. Viņa iecilpoja ar savām kurpēm un sāka stāstīt visādas muļķības, ka dokumenti ir pazaudēti un ka viņi pagājušo pavasari ir pirkuši šo leduskapi un ka viņš vairs nesaldējot un viņi ir ļoti neapmierināti un ka griezīsies patērētāju tiesība aizsardzības centrā. Kamēr viss tas tika runāts un pārdevēji jau gatavojās saukt pašvaldības policiju, lai izmet palaidņus ārā. Viņi teica, labi, varbūt mēs varam saformēt par atsevišķu samaksu, ka jūs aizvedat šo leduskapi uz remontu un sataisat. Labi, bet mums vajadzēs drošības naudu no jums. Cik tad jūs gribētu? Mēs gribētu 120 eiro. Lapsa pateica, nav problēmu. Es tūliņ aiziešu uz bankomātu, jo es nevēlos atstāt šeit savas kartes datus. Viņa, protams, atkal meloja, ja viņai kartē nebija tādas naudas. Bet kamēr notika... Viņai pat nav kartes, jā. Un kamēr notika viss šis teātris, tikmēr Sasks bija izlavījies ārā no leduskapja un iešmaucis stāfa telpās
un paslēpies aiz lielā kafijas automāta. Darba laiks gāja uz beigām. Vilks jau aizmuka ar kvadrciklu un piekabi atpakaļ uz Niedrāju pusi un gaidīja vakaru, kad pilsēta kļūs tukša. Labs arī tā kā gāja uz bankomātu un caur topu otru pusi nozuda. Pienāca pats vakars. Pašvaldības policija bija veikusi pirmo patruļu pa Smiltenes pilsētu un devās tālāk uz Apes pusi. Un tikmēr zvēri zināja, ka tagad viņiem ir jārīkojās. Pulkstenis sita 15 pāri 11. Un Sasks līd ārā no sava slēpņa. Viņš bija sēdējis klusa no darba laika beigu laika. Līdz 11.15 viņam mēmi vajadzēja uz toleti. Viņš pa tumsu atrada gaismas slēdzi, atrada podu, pačurāja. Un kā īpaši liels palaidnis, lai ieriebtu atjautīgajiem elektronama pārdevējiem, viņš podā nenorāva ūdeni. Oi, kas par riebekli reizēm Sasks var būt. Tad viņš gāja skatīties, kādas tumbas viņš vēlētos uz deju nodarbībām skandināt. Viņš paskatījās, bija lielas ar mikrofonu, kā karaoke, bija JBL un vēl citi blaupunkti pārnēsājumās tumbas. Un tad viņš ieraudzīja Samsung karaokes sistēmu ar 180 vatu jaudu un atsevišķu aktīvo subwooferi un 3 mikrofoniem. Viņš saprata, ka tā ir tā lieta, ko viņiem vajag. Viņš paņēma, atrada noliktavā, neskartā iepakojumā tādu ierīci un vilka to uz elektronama durvīm. Sasks nebija pārāk atapīgs, mežā daudz lietas viņš arī nebija redzējis. Un elektronama veikalam bija lielas stikla durvis. Un Sasks skrēja un pum! Ieskrēja iekšā stikla durvīs un atlec atpakaļ. Un viņš nesaprata, kas notiek. Un viņš skrēja vēlreiz un tingš! Ietriecās stiklā un nogāzās. Viņš noskurinājās. Tikmēr jau vilks ar lapsu sēdēja ārpusē pie durvīm un skaļi sāka smieties, ka Sasks nesaprot, ka viņš ir aiz stikla durvīm. Tad viņi rādīja Saskam, lai viņš uzspiež iekšā podziņu, kas attaisa durvis. Sasks to arī uzspieda un sāka gaudot signalizāciju, kas skanēja pa visu baznīcas laukumu. Un brauca šurp brašie Taipana apsardzes vīri, un arī pašvaldības policijā uzreiz pienāca ziņa, ka baznīcas laukumā notiek kaut kāda zādzība. Viņi parāva vaļā durvis. Vilks ieskrēja iekšā veikalā, paķēra Samsung karaokes staciju. Lapsa ieskrēja un paņēma aiz ķepas apdullušo Sasku, kas bija divreiz ar pieri atsities pret stiklu. Viņa aiznesa visu savu kvadrciklu piekabi, ielika piekabē un muka prom tā, ka rati kūp. Sasks bija apdullis tā, ka viņš bija pusapgūlies un līkumā kvadrcikla piekabe sasvērās. Sasks gandrīz izgāzās, Lapsa viņu knapi noturēja, un viņa nesās tālāk. Viņi brauca, tiekot līdz Teper ezeram, viņi izslēdza gaismas gar autotrasi, un tad lēnām klusām devās atpakaļ uz savu midzeni. Tad, kad viņi bija tikuši midzenī, viņi izpakoja savu karaokes staciju, paēda desas ar kartupelīšiem, šovakar lečo salātiem un iedzēra nedaudz kolu, un tad viņi ieslēdza karaokes staciju. Viņi viens otram uzdziedāja pa kādai dziesmai. Vilks paņēma un uzlūdza Lapsiņu uz rumbas deju,
un viņa uzdejoja rundu. Lapsiņa bija ļoti priecīga, jo ar katru mēģinājumu viņiem sanāca ar vienu labāk. Un vilks atkal ņēma un lapsu visādi cilāja un izlieca. Un lapsa ķiķināja un priecājās. Un Sasks bija nedaudz apdulis, un viņi sarunāja, ka viņu deju treniņš franču dejās notiks rītdien. Lai viņam nepaliek slikta duša, jo viņam galvas sasitums būtu jāizguļ. Tad viņi aizgāja, ielika Sasku midzenī savās gultiņās, sasedza, paši apgulās blakus un gāja gulēt. Tāpat darīsim arī mēs. Ar labu nakti!